Labvakar Degpunktā. Šo raidījumu iesāksim uz bēdīgas nots. Pirms pāris stundām Elizabetes ielas 12 ānāmas stiklos ietriecās ūdens motociklis, varonīgo puisi glābt izdevās. Par to un daudz ko citu šī vakara raidījumā. Debesīs aizdegās 6 cilvēki. Liesmas pārmetās uz pārgalvīgiem peldētājiem. Pierīgā vēl joprojām liesmo 4 pavisam jauni cilvēki. Domā pirms peldi. Zivju. Neuzmanību radījusi 56 000 latu liels zaudējums. Daugavpilī cietis kāds vīrietis. Viņam virsū uzgāzās smagi betona bluķi, taras līnija ar visām papildu iekārtām. Glauns BMW markas auto, 80 pašvaldības policisti. Dators, 1000 gaisa spēka helikopteri, kaimiņu puika, mūsu reportieris. Alus un citi dzērieni, taču vīrs brīnumainā kārtā palika dzīvs. Ar smagiem lūzmiem viņš nokļuva Tukuma slimnīcā. Katru nakti Rīgas centrā atpūš 7 gadus veca meitenīte. Mūsu reportieris vairākas reizes apmets kūleni. Šajā ziņā esam vieni no pirmajiem visā pasaulē. Šodien pirms dažām stundām Rīgā Turgeņevielā notika smaga sadursme. Kāds vīrietis nenovaldīja savu spēkratu un ietriecās toaletēs. Toaletēs Līvu laukumā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Vairāk par notikušo stāsta Agris Blumfelds.